Labdien, sveicināti Saeimā. Man ir prieks, paldies Pilsoniskajai aliansei, nevalstiskajām organizācijām par sadarbību un par to, ka mums šī diskusija šodien notiek. Šī nav pirmā diskusija, bet, manuprāt, tieši šobrīd šī ir viena no svarīgākajām diskusijām, jo saskaņā ar Satversmi vara pieder tautai, kur to realizē vienreiz 4 gados vēlēšanās. Mēs zinām, ka šobrīd Latvijā ir īpaša situācija, ka mums ir ārkārtas vēlēšanas, un joprojām svarīgs ir jautājums par to, kā sabiedrība var ietekmēt procesus, likumdošanas procesus, ne tikai vienreiz 4 gados ejot uz vēlēšanām, bet biežāk paužot tādas iniciatīvas, par kurām lielai sabiedrības daļai ir interesi un kuras viņš uzskata par nepieciešamām. Paldies, protams, manai balsī, kura šo ideju ir nākusi publiski un kura nebaidījās arī pēc tam, kad juridiskajā komisijā, kā es to tālaini salīdzināju, jūs ar kodeksiem mēģināju nomētāt. Jo svarīgi jau ir tas, lai būtu kāds, kas nāk ar to ideju, un ja tā ideja ir laba un ja viņa nav juridiski pareizi vai korekti izstrādāta, un tur ir juridiskas problēmas, tad mēģināt atrast to juridiski pareizo veidu, kādā tad to atrisināt. Un es tiešām uzskatu, ka tā ideja ir laba, ideja ir realizējama, un viņiem var atrast arī to veidu. Un tas veids, kādā atrast risinājumu, ir kopā diskutējot. Un kur citur, lai diskutētu, kā Saeimas namā, jo šeit šis likums ir jāpieņem, un Saeima tikai tādā veidā var kļūt tuvāk sabiedrībai, ja tajā norisinās diskusijas par tēmām, par jautājumiem, kas ir sabiedrībai svarīgi. Jā, paldies. Vispirms man jāsaka tā, ka man